Trauksme un panikas lēkmes simptomi. Kādēļ ir tik grūti tolerēt ar simptomiem? Mēs tāpat baidamies, mēs tāpat meklējam pārbaudes, lai gūtu apstiprinājumu, ka veselībai viss ir kārtībā. Stop! Jābeidz meklēt atbildes visur citur, bet jāatcerās par savu anatomiju, par savu ķermeni, cik daudz mēs zinām, kā kas strādā mūsu organismā. Trauksmes un panikas lēkmes simptomi ir tīrākā anatomija. Piemēram, elpas trūkums. Tev šķiet, ka tev trūkst skābekļa, bet patiesībā tev tas ir pārēm, jo notiek hiperventilācija. Tev trauksmes un panikas brīdī ir jāiemācās nevis ieelpot, bet jāiemācās neizelpot visu uzreiz. Par to man ir pat atsevišķs video par elpošanu. Sajūta, ka galvā plīsīs asinsvads no spiediena. Lūk fakts, asinsvados nav sāpju receptoru. Tu nevarētu just asinsvadu. Tas, ko tu jūti, ir saspringuši galvas ādas muskuļi. Tavi asinsvadi ir elastīgāki par dārza šļūteni. Tie neplīsīs tikai tādēļ, ka tu par daudz streso. Bailes rada informācijas trūkums. Vai tad dzīvē nav tā ar visu, kur ir pārliecība, tur mazinās bailes? Un tad ir jautājums, vai mēs izprotam vispār, kas ir autonomā nervu sistēma, jeb šī veģetīvā nervu sistēma. Tādēļ mans uzdevums ir palīdzēt to izskaidrot vieglāk, lai rodas pārliecība un mazinās bailes.